Esiet sveicināti raidījuma ciklā Vētījums dziesmu svētki. Raidām katru svētdienu 16. no Mežaparka Sidraba birzes. Skatāmi esam mūsu mājaslapā un sociālo tīklu kontos. Raidījums vadīšu es, Mārtiņš Klišāns, raidījums tapis ar Rīgas domes atbalstu. Labdien, cienījamie skatītāji, lasītāji un klausītāji! Mēs esam kārtējā raidījumā Vētījums dziesmu svētki. Raidām no Mežaparka Sidraba birzes. Šodien pie mums ciemos Guntis Pavilons, diriģēšanas skolotājs Jelgavas muzikas vidusskolā, diriģents Korī Zemgale, Korī Aurum, rada daudz jaunas oriģināla programmas, aizraujas ar loka šaušanu. Nezināju šo faktu, starp citu. Evita Konuša, Ogres un Lielvārdas muzikas skolas skolotāja un diriģente. Vairāk kā 15 gadu vada Ogres kori Grīva un Cēsu pilskori. Un Uldis Kokars diriģē dziedoni, ir Alūksnes un Balvu un Gulbens novada virsdiriģents, diriģents Balvu jauktajā korī Mirklis, skolotājs Jāzepa Mediņa muzikas vidusskolā, arī virsdiriģents. Šīs dienas tēmas būs līdzīgas, kā jau dažos iepriekšējos raidījumos mēs runājam par kopskatu uz nozari. Un sāksim mēs varbūt ar to, ka jūs varētu atcerēties nedaudz to, kas ir noticis varbūt pēdējos 10 gados. Kas ir tāds, kas ir palicis atmiņā un pieminēšanas vērts. Skatos, ka Uldi, tu jau esi paņēmis mikrofonu, tad varbūt ar tevi arī sāksim. Nē, mēs esam dāmai pasniegt. Kā jūs vēlties? Labi, Uldi, sākšu ar. Jā, es noskatījos īstenībā jau pirmo raidījumu ar dejotājiem, un tad es arī sāku domāt, ja man uzdot šādu jautājumu, ko es atbildētu, un, protams, tie spilgtākie ir 2 pēdējie dziesmu svētki. Te ir Latvijas 100-gades svētki, kad vēl bija Uģis Brikmans režisors lielajiem svētkiem, un vēl 13. gada dziesmu svētki, kuri ieies, man liekas, vēsturē kā visgarākie dziesmu svētki. Jo tad es atceros, ka mums jauktiem koriem bija pat tāda vēl viena noiešana un bija kādas 2 stundas brīvas. Un te jūs varat iedomāties, kas notiek, ja nolaiž jaukto kori no skatuves un ko pa 2 stundām var izdarīt. Tā kā es vēlētos turpmāk pieturēties pie tāda formāta, ka, ja dziedātāji uziet uz skatuves, tad viņi tur arī paliek visu koncertu laiku. Bet tas tāda blakus lieta. Bet tādi kā lieli uzvedumi un kaut kādi lieli koncerti īsti man nenāk prātā, ka būtu koriem tādi organizēti. Un es domāju, ka katram diriģentam droši vien ir tā sava kora, vai nu jubilejas koncerti, vai kaut kādi īpašie koncerti, ka tādi ir droši vien tā 10 gadē uzskaitāmi un vai kādi konkursi, kuros ir piedalījušies, jo mēs jau latviešu koru diriģenti esam diezgan daudz tendēti uz tādiem konkursiem. Un es arī domāju, ka katru gadu, kad notiek koriem skates, mēs viņus arī drusciņi pieņemam kā tādu savu veidu konkursus. Jā, un visvairāk man noteikti prātā ir droši vien arī tas Covid laiks, kad nācās pārlikt jubilejas koncertus abiem maniem jauktajiem koriem. Un tad ar kori Grīva mēs ielicām vēl tādā pēdējā vilcienā, ka tiešām, ja 17. oktobrī sākās pandēmija, tad pārlikām 16. oktobri, lai var tomēr klātienē noorganizēt jubilejas koncertu, jo tad, kad tā programma ir iestudēta un aiziet pandēmijā, un pēc tam viņu atkal atsveidzināt, ir diezgan pagrūti to visu, nāks katru reizi to tādu zupu sildīt no jauna, un ar pilskoru mēs to piedzīvojām, mēs kāds 3 reizes atcēlām, bet, paldies Dievam, 22. gadā mēs nosinējām jubileju. Jā, tā kā pat tādiem lielu koncertiem es tā īsti nevaru uzskaitīt, varbūt kādam citam ir cita pieredze.
Tiem varbūt nav obligāti jābūt arī lielkoncertiem. Varbūt ir vienkārši kaut kas tāds ļoti spilgts un patīkams atmiņā. Es tieši to gribēju arī uzsvērt, ka, manuprāt, tas starposms starp dziesmu svētkiem personīgi man pat šķiet nozīmīgāks, man kā diriģentam, jo man šķiet, tad, kad mēs kopjam to vidi, kurā rodās dziesmu svētki, tur jau mēs to darbu ieliekam. Un tā konkrēti, tad tieši šajos pēdējos 10 gados, kad es vēl sajūtos pietiekami jauns un ideju bagāts, tad veidoju ar Jelgavas svētku kori. Tā tāda īpaša vienība ar Jelgavas svētku kori, veidotie koncerti. Tas bija mans pienesums visā šajā procesā. Un arī atsevišķi ar koriem Sidraba, ar koriem Zemgale. Un tad jau, kad tu šo darbu dari, tad dziesmu svētki ir kā vainagojums. Un es vienmēr pie katras iespējas vēlos uzsvērt, ka dziesmu svētki, protams, tas ir skaisti, svarīgi, bet to nedrīkstētu nolikt kā pašu galveno, kā vienīgo, jo Latvijā ir pietiekami daudz kori, kuri vēlas vēl kaut ko darīt ārpus dziesmu svētkiem, un ir pietiekami daudz kori, kuru resurss neļauj to viegli izdarīt. Ja, jo, lai iestudētu kaut ko vēl ārpus, tas prasa arī kvalitātes kaut kādus laika resursus, un mazpilsētās un laukos ir pagrūti ar šo, un tāpēc, ja mēs pilnīgi visus resursus novirzām tikai uz dziesmu svētkiem un visu savu kalpošanu mūzei pakļaujam tikai dziesmu svētkiem, tad vai nav tā, ka mēs galu galā pēc laika sākam zaudēt kaut ko. Tāpēc pirms dodu Uldim, mans tāds vēlējums, esam mūžīgā ceļā uz balansa meklējumiem starp dziesmu svētkiem un savu kora koncertu dzīves ikdienu. Bagātinām tos. Paldies. Es domāju, ka dziesmu svētki tieši ir tas plusiņš, kad ik pa 5 gadiem tie dziedātāji sajūt to spēku, to kopā būšanu un to jaudu, kas ir. Jo man pašam dzīvē sanāca, ka es biju diezgan ilgu laiku prom no šīs skaistuma, no svētkiem. Un man tieši sanāca uz tavu jautājumu par 10 gadiem, ka man tieši šie pēdējie 3 svētki ir, kad es esmu kļūst par normālu cilvēku. Ja? Un tos iepriekšējos kaut kādus, iepriekš 20 gadus īstenībā es katros svētkos, protams, biju līdzjūt, bet man pietrūka tieši šī jauda, cilvēku jauda, ko īstenībā šajā teritorijā jūt. Un es vienmēr, kāpēc, tā dzīvē sanāca, un tagad es 10 gadus esmu normāls. Jā, tie cilvēki tiecās uz tiem 5 gadiem, to ciklu, bet, protams, no jebkurš normāls kors pa vidu aizpild laiku citādāk. Ja? Tad Covid mums īstenībā tas bija tāds pārbaudījums, man liekas, gan svētkiem, gan koriem. Bija tā kā. Tas darba process, protams, kā kurš mēģināja attālināt, strādāt, tas bija īstenībā. Tu nedrīkst pazemot cilvēku, ja tu viņiem liec vienam pašam dziedāt kameras priekšā. Ja? Bet tajā pašā laikā, kad bija brīvie, kad atļauj dziedāt, tad nāca visi kopā dubulti jaudu, un kā pa laimi mums nekas neapstājās. Viss bija ļoti sanāca labi. Vai ir tāda sajūta, ka mēs uzņēmāmies varbūt pa daudz tik īsā laika periodā pēc Covida vai nē? Es domāju, ka nē. Man liekas, viņš tomēr deva pat papildus tādu stimulu izdarīt, jo mēs redzējām, kas notikās ar bērniem. Īstenībā to mēs vēl redzēsim uz priekšu mazliet, kas ir noticies, tas atskaņas. Ja? Tas, kad it kā bija tas, kad īsā laikā vajag lielu repertuāru, bet, kā mēs arī redzējām, beigās viss jau bija labi. Es pat negribu teikt, ka tas bija risks. Tad varbūt pie šī paša es gribēju drusciņi saprast to jūsu pēcgaršu pēc šīs vasaras svētkiem. Un varbūt uzreiz kontekstā jautājums par to, vai mums koriem ir vajadzīgi šie 2 koncerti. Sākam varbūt ar to
pēcgaršu sajūtu un tad to vērtējumu šai slodzei un šiem 2 koncertiem. Jā, paldies īstenībā par šiem svētkiem arī no ikviena mana korista, jo, protams, ka noorganizēt šādus lielus svētkus, tas prasa arī organizatoriem ļoti daudz darba un laika un viss nervus un vispārējo. Par repertuāru runājot, mēs jau pirms pandēmijas jau taču drusciņi sākām tomēr iepazīties ar repertuāru un tāpat klasika, kuru zina daudzi dziedātāji, un ne jau katrs korists nāk no jauna un mācās no jauna, bet daudzi taču to klasiku jau zina no galvas līdz pat mugurkaulam ritīgi ir iemācījušies. Un tās jaunās dziesmas tikai, protams, atkal padara katru koristu gudrāku un zinošāku. Un bija brīnišķīgi īstenībā tā ideja par to koru koncertu, par tīrumu. Tas, kā mums sanāca dziedātājiem faktiski visu to nedēļu arī dzīvot Meža parkā, ka viņi ļoti maz ko redzēja ārpus Meža parka. Tas ir varbūt tas mīnus. Un es šoreiz arī pati kā diriģente tiešām ļoti biju kopā ar kori. Man grīva bija iedalīta pirmajā rindā stāvēt, un es to visu redzēju, kā tas izskatās tiešām tādā tūplānā un būt visos mēģinājumos no rītā un pēcpusdienā. Un es atzīšos, es aizšmaucu uz deju koncertu, jā, es biju dabūjusi 1 biļeti un es sēdēju godprātīgi tajā deju koncertā, bet līdz ar to man nācās drusciņā aizmukt no viena mēģinājuma. Un tas varbūt ir tas, kas arī dziedātājiem esot pietrūcis, ka viņi arī gribētu redzēt kādu citu koncertu vēl, nevis pēc tam to skatīties televīzijā. Un es arī saprotu, ka diriģents grib izmēģināt visas dziesmas, un tam ir paredzēts, protams, tas savs laiks, bet nu jā, kā dabūt to balansu starp to, lai tas dziedātājs redz arī kaut ko vairāk nekā tikai to būšanu Meža parkā, tās visas dienas. Bet, un pat pašā sākumā es atceros, ka bija tāda sanāksme mums visiem diriģentiem. Es īsti nesapratu, ka būs tas atsevišķais koncerts. Es vienkārši skatījos tajā programmā, un es nevaru saprast, kāpēc nav Jāņu vakars, kāpēc nav Gaismas pils, kāpēc nav tādas dziesmas, kurām noteikti būtu jābūt dziesmas koncertā. Nu, protams, noslēguma beigās sapratu, tas jau ir īstenībā pilnīgi cits koncerts, jā, ka tas būs tā kā, man liekas, sākumā bija plānots tā kā piekdienā, un tad bija svētdienā noslēguma. Man liekas, pat pašā sākumā, bet tad bija tā ceturtdiena. Un šoreiz, ja es būšu tā pavisam godīga pret sevi, un arī es esmu ļoti daudz dzirdējusi citu koristu un diriģentu viedokļus, tad tīrums šoreiz pārtrumpoja noslēguma koncertu. Un man pašai visvairāk patika tieši tīrumā, nevis ģenerāla mēģinājums, bet tieši, ģenerāla mēģinājums, jo tas bija kaut kas tāds, ka mēs visi skatījāmies, mēs neko nezinājām, nekādi būs īsti teksti, ko darīs ar scenogrāfiju, kā tas ūdens spēlēsies uz skatuves, un tas bija kaut kas tāds, ka mēs visi ar tādām atvērtām mutēm skatījāmies, un tas bija tiešām tāds koncerts, kur pat, tādas skudriņas skrēja. Noslēguma koncerts, protams, arī bija burvīgs ar dejotājiem, un tas bija pilnīgs pretstats, piemēram, noslēguma koncerta ģenerāla mēģinājumam. Ja man likās, ja tīruma koncerts un ģenerāla mēģinājums ir kaut kas ļoti, ļoti tuvs un gandrīz viens un tas pats, tad noslēguma koncerta ģenerāla mēģinājums un koncerts bija pilnīgi citādāks, jo bez dejotājiem tas nav tas pats, un bez tām kustībām, ko koristi veidoja uz skatuves, arī nav tas pats. Tā kā tā. Tā tad tīrumam un līdzīgiem projektiem ar otru koru koncertu būt? Man šķiet, ka būt. Jā, varbūt netik garš,
Jā, jo koncerta garums ir arī viens no tiem, kas par to varbūt būs vēlāk tāda runāšana par visu aizskatuvi, kas notiek. Arī man kā koristei vai kā dziedātājai, man ir diezgan traki skatīties uz to publiku, kur ir atnākusi uz koncertu un burtiski pēc 2 dziesmām, ja viņi ceļas un staigā un iet kaut kur un tā milzīgā kustība, kas notiek un skatītāju rindā, tāda drusku necieņa. Man tāds sajūta brīžam bija, ka viņi ir atnākuši uz kaut kādu festivālu, ka viņi īsti nezina, kur viņi ir atnākuši. Es nerunāju par tiem, kur tiešām godprātīgi sēž un klausās un zinu, uz ko viņi ir atnākuši. Bet es pilnīgi piekrītu, ka 4 stundas cilvēkam nosēdēt tajos solos nav vienkārši. Nav. Un ir jādomā, kā to visu darīt tā, lai tas klausītājs, piemēram, dejotāju koncertā es aizeju, es zinu, tas koncerts būs 2,5 stundas, un tur īstenībā viņiem nemaz tāda vieta nav, kur baigi staigāt. Es justos ļoti neērti, ja man visa rinda ir jāceļ kājās, lai es tiktu tagad garām viņiem. Un tur nav tādas problēmas, tur visi sēž un tiešām tādos retos izņēmumos kāds pieceļās un kaut kur aiziet, bet dziedātājiem, kas notiek Meža parkā, tas ir kaut kāds... Varbūt mēs par to vēl mirklīt parunāsim pēc mirkļa, jo tur ir dažādi veidi, pēc manām domām, kā to varētu risināt. Jā. Mazliet paskatoties arī uz kaimiņiem igauņiem šai ziņā, bet varbūt par to pēc tam, kungi. Es nozvērējos pārāk daudz neoponētu, bet klausoties Uldi, daļai Evitu, es tomēr oponēšu. Manuprāt, no organizatoru puses tas bija risks tik apjomīgu programmu vēlēt sagatavot, teiksim, kā ir pusotrā sezonā. Te ir viens svarīgs apstāklis, ka, pirmkārt, es neatceros, es arī skatījos arhīvā tik apjomīgu programmu, vai kādos dziesmu sēkos vispār ir bijusi, un no otras puses, vai kādreiz ir bijis tik mazs sagatavošanās laiks, ja vien neskaita pašus pirmos dziesmu svētkus, kad tikai februārī vispār izlēma, ka tos rīkos, un jau jūnija pēdējā nedēļā tie notika. Tā ka pirmie dziesmu svētki ir vienīgais izņēmums, manuprāt. Tātad šis svarīgais apsvērums vēl ir tāds, ka tieši šajā iepriekšējā sezonā ļoti ievērojami mainījās, es domāju, ka ne tikai mana kora sastāvs, bet daudz kora sastāvs. Jo beidzot visi ierobežojumi ir aiz muguras, beidzot cilvēki ir sapratuši, ka ir iespēja un viņi vēlas tikt uz dziesmu svētkiem, un tamdēļ par 40% sastāvs mainās, palielinās. Un tad es nevaru kā diriģents paļauties uz to, ka, ar pusi no dziesmām mēs jau pagājušā sezonā strādājām un vairs varam to nedarīt. Diemžēl nākas no gala, no nulles visu darīt. Un ja šo skandarbu ir tik daudz, tad man ir jāatmet cerības jau sezonas sākumā darīt jau ko, kas ir ārpus dziesmu svētku repertuāra. Jo, ja man korī dzied cilvēki, kuriem ir salīdzinoši jaunas dibinātas ģimenes, kuriem ir darbs, karjera, bērni, pulciņi, tad mēģinājums skaits līdz ar to arī ir ierobežots, un laika skaits ir ierobežots. Un tomēr vēl papildus tam, mana kā diriģenta vēlme ir sagatavot savu kori tā, lai tad, kad viņi nonāk Meža parkā, lai viņi var brīvi dziedāt, nevis uztraucoties par to, ka, šo dziesmu mēs neesam pietiekoši iemācījušies, un tagad uz mani šķībi skatīsies no blakus koru un kaut kā tā. Jā, beigās jau tas rezultāts bija, tur atkal es Uldim piekrītu, un mēs pieredzi nenovērtējam, bet es apbrīnoju tomēr tos organizatorus, kuri uzņēmās šādu risku. Vai to vajag darīt vēl kādreiz? Neesmu pārliecināts. Jā. Es oponēšu oponentam tagad. Pirmkārt, es domāju tā, ka jo mēs augstāk to latiņu turēsim, mēs kopējo kustību. Mazliet jātiecās uz to, ko it kā viņš nevar, bet tomēr viņš izdara. Es domāju, uz leju nevajag iet. Otra lieta, man arī pienāca diezgan daudz jaunu cilvēki, kas ļoti daudz dziesmas nebija dziedājuši, bet, kā teica Evita, kad
tā lielā kora bāze, viņi jau ir dziedājuši. Un viņi savukārt tie jaunie to zelta repertuāru, viņi veiksmīgāk, ātrāk tiek uz priekšu. Un, protams, ir dziesmas, kas ir kaut kādu laiku atskaitē ir paliekušas. Tā kā galvenais ir rezultāts, vai ne? Tāpēc jau mēs jā, tad varbūt, ka tad mēs pieķeramies ātri tam jautājumam par to skatītāju staigāšanu. Un plus vēl viens jautājums būs par to, mums nevienam nav noslēpums, vismaz man bija satraukums par to, kāpēc uz tīrumu biļetes netirgojas tā kā uz noslēguma koncertu. Kāds ir viedoklis, kāpēc tas ir tā, vai tā ir jaunas tradīcijas iedibināšana, nezināšana, un cilvēks tomēr nāk uz noslēgumu koncertu kā uz kaut ko tādu pazīstam, ko jau viņš zina un ko viņš tur sagaida, vai mēs vienkārši dzīvojam kaut kādā savā pasaulītē un domājam, ka kora mūzika ir visiem tik vajadzīga, ka mēs izsludinot jebko dabūsim pilnu auditoriju. Nē, cilvēks, protams, man liekas, tīri psiholoģiski, viņam liekas, ka ja viņš tiek uz noslēgumu, tad viņš dzirdēs kaut ko vairāk, kaut ko labāku. Jo tā tendence parādījās, es arī iestājos rindā, kad es biju kaut kāds 12,000 pilsonis uz kompjūteri, ja? Nesanāca man uz noslēgumu, ja? Jo tur man atkal ar ģimeni bija dejot, atkal šī problēma. Man it kā vajadzēja uz to noslēgumu vairāk tendēties. Klau, man ir viena ideja, kāpēc. Bet tā, ko Mārtiņš teica, Kuldis teica, ja mēs atceramies, kolektīviem tika dotā iespēja iegādāties biļetes, un tad, kad tas pasākums tuvojās jau tam, ka tās biļetes ir jāpērk, tur izvērtās skandāls neliels. Un tas skandāls bija tāds, es mēģinu aptuveni atcerēties, ka mēs drīkstējām pieteikties, tā skaitā arī uz tīruma koncertu. Un visi dziedātāji loģiski centās rezervēt sev iespēju tikt uz tīruma koncertu, uz noslēgumu ģenerāla mēģinājumu, uz noslēgumu koncertu. Neviens ļoti nealka rezervēt biļetes uz tīruma ģenerāla mēģinājumu, ņemot vērā, ka tomēr bija toreiz iespēja pieteikties uz tīruma koncertu. Tad, kad šīs biļetes līdz mums sāka nonākt, tad pēkšņi izrādījās, ka absolūti lielais vairums biļešu ir uz tīruma ģenerāla mēģinājumu. Un tad sabiedrībā izvērsās skandāls, kur rezultātā iespējams, ka koptēls cieta tik tālu, ka arī tie, kuriem bija nauda un iespējas, nemaz nepirka tās biļetes. Tas ir varbūt tāds mans minējums, bet šis skandāls ietekmēja arī to. Jā. Vēl es ļoti daudz esmu arī dzirdējis par to, kad varbūt noslēguma koncerts 2 taisīti. Tīri, lai skaitliski, pilnā apjomā, jo šogad, teiksim, tas, ko Evita teica par to ģenerālu mēģinājumu un koncertu, tieši par noslēgumu augšupu, tad, dejotāji izvilka, tā sajūta, it kā bija, ja, kad atnāca dejotāji, viņš, protams, aizgāja citās krāsās. Bet ir ļoti daudz cilvēku, kāpēc netaisīsim 2 noslēgumus, ja? Protams, un arī tad cilvēki gribēs iet uz pašu lielāko noslēgumu. Ja? Vienīgi šai brīdī tad mēs atdursimies pret šo te, dalībnieku noslogojumu momentu. Mēs patreiz runājam par viņiem kā par kaut kādu instrumentu, kuram tu nospied pogu un viņš nospēlē tev, cik koncerts vajag dienā, jo tad tā iespēja vēl kaut ko redzēt būs vēl mazāka, kā Evita teica. Ja? Nē, un tajā pašā laikā, ja mēs parēķinām dziedātājs, ja tur, tīri jau tur sanāk katram iedot biļetīt, kas it kā viena biļete, būtu it kā 2, vai kaut kādā veidā, tad principā telpa jau aizpildās. It kā vajadzētu arī kādam citam redzēt to, ne jau tikai dziedātājiem. Te viņš ir diezgan sarežģīts tas process. Jā, par tām biļetēm es piekrītu. Tā bija, mēs arī bijām tiešām kolektīvs pieteicāmies uz tām biļetēm, un mēs beigās, ka mēs dabojām, mums bija īstenībā gandrīz vienalga. Vai mēs bijām laimīgi, ka mēs viņus vispār esam dabūjuši. Un tad mēs tur daudz neanalizējām, vai tas ir ģenerāla mēģinājums, vai tas ir koncerts. Mums kā dziedātāji, mēs nemaz uz noslēgumu nevarējām pieteikties. Mēs varējām tikai uz tīrumu. Un
Un tad mēs paši dziedātāji, klausoties, mācoties to programmu, tad, kad mēs tās grāmatiņas bijām dabūjuši, un mācoties to programmu, mēs arī savējiem stāstījām, jūs vispār neticēsiet, bet mums pašiem, kā dziedātājiem, šķiet, ka tas koncerts būs pat vēl interesantāks nekā tas noslēguma. Lūdzu, atnāciet. Un tad tie, kas bija bijuši uz ģenerālu mēģinājumu, tie tiešām vēl mēģināja pēc tam draugiem teikt, aizejiet, vēl ir biļets uz rītdienas koncertu. Un man liekas, ka tas drusciņi vēl nostrādāja, ka nebija tā, ka uz to koncertu bija tikpat maz kā uz ģenerālu mēģinājumu. Man tā šķiet. Varbūt tas ir kāds mārketinga jautājums arī, ko strateģiski labāk plānojot. Es domāju, ka noslēguma koncerts vispār nav jāreklamē, ja mums jāiet jauna tradīcija. Bet tā vizuāli, jau tad, kad mēs bijām atnākuši dziedātāji otrdienas rītā, un mēs redzējām, ka tur top tas grauds, kas tur bija tā kā attēlos, es graucu ar to ūdeni, un mēs sapratām, ka tur noteikti notiks kaut kā jau apspēlēs to ūdeni un viss pārējo, ka tas būs, mēs jau nezinām, kas būs noslēgumā tad vēl, bet tas bija jau kaut kas tāds, ka mums likās, būs baigi labi. Nāciet, lūdzu, nāciet. Un tad pēc tam es tikai dzirdēju, kad ieguvēji bija tie, kas tiešām bija tikuši uz to tīrums koncertu. Jautājumā arī par biļetēm un par šiem te staigātājiem. Man tur ir tāda zināma saikne pašam izveidojusies. Varbūt, ka, ja mēs varētu atļauties tik daudz nenākt pretī tirgotājiem un tiem, kas nodrošina to piknika sajūtu, vai arī kaut kādā citādā veidā ierobežot to, jo iepriekšējos svētkos tas tā bija. Tad varbūt arī uz šo centrālo pasākumu un centrālo vietu atnāktu tikai tie cilvēki, kuri zina, ka viņi šo te grib dzirdēt un ka viņus neinteresē tajā brīdī dzert alu vai ēst šašliku. Tas zināmā mērā arī sašaurinātu to loku un izkristalizētu īstos interesantus un īstos patriotus. It kā mēs esam lielu ceļu uz priekšu jau gājuši šajā īstenībā, ja mēs paskatāmies, kas notikās, teiksim, 15-20 gadus atpakaļ. Bet, protams, tieši, ka mums sanāca iet diriģentiem no augšas, ja, un kad, teiksim, ar tām malas glāzēm īstenībā staigā turpat gar skatītājiem, tas ir mazliet pat raku. Es gribēju tikai piebilst to, ka salīdzinājumā ar Igauniju, es biju 18. gadā pēc mūsu svētkiem aizbraucis arī uz Igauņu svētkiem. Un situācija tur ir mazliet cita, jo tur ir arī ģeogrāfiski citādāks izvietojums, un tur ļauj iespēja, tur ir cilvēkiem, kuri negrib klausīties. Jo tur ir tā, ir klausītājiem ir sēdvietas, kuras ir aizpildīts un kur cilvēki klausās koncerts, un tad, jo tu vairāk attālinies no sēdvietām, tas tā rāmi un pāriet tādā piknika zonā, kur cilvēki sēž visu dienu, jo koncerts viņiem notiek visu dienu. Un tur tu vairs no tā dziesmu svētku procesa daudz neko nejūti, bet tur tu esi tajā varbūt tajā festivāla atmosfērā, kur tu gribi. Es šeit neko tādu nevaru iedomāties, un arī mūsu koncepts ir cits, jo mums tomēr ir uzvedums un koncerts ar stāstu, ar režiju un tā tālāk, bet tur ir tā atšķirība, varbūt tur to tā nejūt. Šeit, man liekas, to apvienot īsti nevar. Man uzreiz mazliet jautrs piemērs no tā, ko Mārtiņš par pikniku Igaunijā. Biju reiz Monsā uz pirmās formulas sacīkstēm, un tur līdzīgi ir, ja tu nopērci par dārgu naudu biļetus, sēdi tribīnēs, tur tu visu redzi, visam seko līdzi un tā tālāk, viss ir skaisti. Bet ir iespēja nopirkt lētāku biļeti, un tur pa perifēriju kaut kur grozīties, un to izmanto angļu fani, kuri reibuma stāvoklī neko īsti no sacensībām neatcerās, bet viņiem ir jautri. Bet viņi dzird, jā. Kādu brīdi viņi dzird. Jā, mēs ar kaut kur tālumā tad dzirdam dziesmas skaņas. Jā. Bet tad, ja nopietni, tad, protams, kad dziedātājs vēlas, lai viņu dzird, un te es gribu jau pāriet pie tā, ko Mārtiņš iesāka vienu brīdi, kad dziedātājs tā nav podziņa, kuru var ieslēgt, un tad viss notiek tajā brīdī, kad mēs vēlamies un kā mēs vēlamies, un dziedātājs tā nav skrūvīta. Es par to domāju, un man tūs ir salīdzinājums, ka es, ja esmu kā dziedātājs, es vēlos būt zobratiņš, jo zobratiņš ir kustībā, bez kāda konkrēta zobratiņa visa mašīna apstājās, bet skrūvīte tā ir statiska lieta, un bez kādas atsevišķas skrūvītes arī ļoti labi var iztikt.
Un tāpēc, ja mēs tālāk runājam par to, kā mēs tālāk vēlamies, kādus mēs vēlamies redzēt dziesmu svētkus, tad noliekam sev kā uzdevumu, lai par ko vien mēs domātu, par ēdināšanu, par repertuāru, par dalībnieku drošību un apsardzi. Vienmēr atceramies, ka dziedātājs ir mūsu primārā vērtība, un man personīgi, man šķiet, varbūt jūs man nepiekrītat, bet dziesmu svētki visvairāk ir pašiem to dalībniekiem. Un nevis valdībai, nevis ārzemju viesiem, nevis tiem, kas par dārgu naudu nopērk vai nenopērk biļetes. Varbūt mēs kautrējamies to atzīt, kā tas ir, paši dziedam un paši sev dziedam, un pašiem mums tie ir svētki, bet es to saprotu caur šādu filozofisku domu, ka katrā atsevišķā pagastā, katrā atsevišķā pilsētā tie cilvēki, kas dzied korī, tie arī dejo, tie arī spēlē teātri, tie ir inteliģence, tie lasa grāmatas, tie vēl un vēl visu kaut ko dara, tā ir tautas aktīvā daļa, tie iesaistās, un tad tā arī ir tā tauta, kam ir tie dziesmu svētki, respektīvi mums pašiem. Mēs tagad esam, paldies tev, Gunti, jo tu pārgāji uz nākamo tēmu, kas ir mūsu izskatāmo jautājumu lokā, un tas būtu vīzija nākamajiem 150 gadiem. Varbūt arī mākslinieckā ziņā, vēl kādā ziņā, ja tev pašam ir vēl kas piebilstams pie tā, ko tu jau pateici, jo tu zināmas vīzijas daļu jau iezīmēji. Ja nē, tad ejam tālāk. Bet... Jā, dziedātājs, kā viens no galvenajiem visā šajā sistēmā, pasākumā, ceļā, virzībā, un gan jau, ka mēs vēl ieskicēsim, ka vēl dziesmu svētkos pastāv tādi jēdzieni kā dziesma un mūzika, ko mēs bieži aizmirstam, un arī diriģents. Bet, ja kāds vēl vēlas izteikties tieši par dziedātāju un tā, lūdzu. Jā, es tiešām piekrītu arī par to, ka mums dziedātājiem tie ir tiešām svētki. Arī pats pirmais mēģinājums, ka mēs vispār satiekamies, mēs jau tajā brīdī estrādē neredzam skatītājs. Nav skatītāji, bet mēs paši to mēģinājumu procesu izbaudam, mēs iepazīstamies ar tiem, kas mums ir apkārt, mēs apskatāmies, kāda ko dalībnieki mums ir ielikti, jo tad to arī kāds izlemj, kur es stāvēšu estrādē, un tas ir tāds... tas mirklis, ka tu sapazīsties ar tiem citiem koristiem no citiem koriem, un viņiem tu sāc pietrūkt brīžam, ka tu kaut kur aizmūc, un ārpus kā man pietrūka, kur tu pazudi uz to mirkli, kamēr kāds ir aizskrien pēc ūdens vai pēc kā. Un tad taču mums tiešām nav neviena skatītāja, un mēs baudam jau tad tos svētkus, un es tiešām piekrītu, ka būtu jāpadomā par to. Ja tiem cilvēkiem tiešām interesē tie svētki, viņi nāktu arī uz tādiem koncertiem, kas viņiem ir mazāk pazīstami. Un tas vienmēr tas jaunums, kad nāk kaut kas jauns, mēs esam tādi drusciņi bailīgi, kā tas būs, un vai es tur nevilšos, bet tās biļetes jau nebija tik dārgas, lai viņi neatnāktu. Varbūt, ka tas laiks sakrita ar kaut kādu vēl koncertu, varētu tā būt, ka tajā laikā, protams, ja kādā ģimenē tur spēlē pūtēju orķestrī vai kāds, protams, dejo, un tad viņš nevar vienlaicīgi būt ne uz to koncertu vai uz to, viņš izvēlēsies primāri, kur viņam ir savs mīļais cilvēks kādā kolektīvā. Kāds upuris jau ir jānes, jo, ja jūs paskatītos tās nedēļas kopaini, kas ir pieejama internetā, tad viņa ir absolūti pārsātināta. Ja, tur ir tā, ka lejas pāri malām. Bet es domāju, vai ir kaut kāds mirklis nobriedis, kad mēs runājam svētku kontekstā par kādu vispārēju formas maiņu, vai mēs saglabājam formu, vai mākslinieciskie uzstādījumi, repertuāri jautājumi. Tas ir plašs loks, bet varbūt ir kādas lietas vai sfēras, kas turpmāk būtu jāmaina vispār? Kā minēja arī dejotāji, viņiem ir tā problēma, viņiem ir drusciņi pie tā mākslinieciskā, kurš stāv priekšā un domā to visu koncepciju koncertam, ka mēs varam būt dziedātāji priecīgi, ka mums mainās. Mums ik pa 5 gadiem tiek iesniegtas vīzijas par to konkrēto svētku visu māksliniecisko uzbūvi, un katru reizi mums ir citi, bet
Bet varbūt, ka mums arī jāsāk domāt, kā mēs tos jaunos diriģentus, kur īstenībā jau arī vairs nav jauni, man tā šķiet, kā tā paudžu maiņa notiks. Bet man liekas, ka viņi jau notiek. Viņa lēnām notiek, bet arī par to es gribēju bišķi parunāt, kā notiek šī virsdiriģentu atlase vai ievēlēšana, kas ir jādara tam diriģentam, lai viņš kādreiz nokļūtu būt par virsdiriģentu? Tu gribi, lai es atbildu šo jautājumu? Man vienkārši, man daudzi dziedātāji, man pat kaimiņieni, man tiešām jautā, kā jums tur notiek? Kā tas notiek? Kā tiek ievēlēti virsdiriģenti? Un es tā es nezinu, es tev tā nevaru pateikt. Kaut kad ir bijušas aptaujas, kaut kad mēs visi diriģenti sanākam, mums aulā ir sēde, mums iedod tādas lapiņas, mēs varam kaut ko ierakstīt. Vai tas tiek ņemts vērā vai netiek, es nezinu. Jo man bieži vien ir nācies prātā tā padomāt, bet kāpēc viņa nestāv tur? Jo viņa, piemēram, brīnišķīgi vada kori, tur ir visādi skaisti koncerti, izdoma, viss. Kāpēc viņa nav virsdiriģents? Vai kāpēc ir tas, piemēram, virsdiriģents? Un es saku, es nezinu, es to nevaru atbildēt. Jo tagad es, piemēram, tik ļoti priecājos, ka tāds Jurģis Cābuls ir virsdiriģents, ka Jānis Ozols ir virsdiriģents. Man likās, ka Jānim Baltiņam jau sen bija jābūt virsdiriģentam, man tā pašai šķita. Un kad tad, jo kādreiz, kad Agita un Aira bija virsdiriģents, viņām bija 30 drusciņi pāri. Mums tagad jau ir pāri, piemēram, 40, bet vēl joprojām mēs tur neesam. Ja? Pieņems, es nesaku, ka man tur ir jābūt, bet kā vispār tur, kādi ir tie kriteriji un kā notiek, ka man liktos, ka tādiem jauniem ir jādod vēl drusciņi, varbūt vairāk, tā iespēja pamēģināt. Man liekas, tas otrs koru koncerts kā reizi tā labā iespēja, kad šo te... Jā, šoreiz arī tīrumā bija ka Ozols debitēja un tas pats Jurģis Cābulis. Jautājums vēl, vai ir sajūta, ka pēc 105, tas ir tāds varbūt provokatīvs, varbūt simbolisks, vai pēc 150 gadiem mums joprojām jādzied Gaismas pils? Ir jādzied. Es domāju tā, ka tu jautāji to attīstību uz priekšu, kad principā laiks jau nostādīs savās vietās, nevajag kaut ko mākslīgi radīt. Viņš jau ies savu ceļu. Es domāju, viņš jau katru reizi jau ir kaut kas citādāks. Mums jāskatās no kļūdām, tā, ka sākumā pateica, ka rekordu 13. gada rekordi, ja? Ir jāskatās šīs kļūdas, jāskatās šā gada ēdināšanas kļūdas. Vienkārši jāņem vērā, kur tās ziepes var būt īstenībā. Ir jau viņas paredzams kaut kur, tāpēc viņam jāpievērš lielāku uzmanību. Ko Gunts teica par to, ka galvenais ir dziedātājs, protams, tajā pašā laikā mums ir ļoti jādomā, mums jāpanāk šī sajūta, ka tomēr ir, ka koris nodzied un pēc koncerta, teiksim, kāds pēc tam savu bērnu aizsūta dziedāt. Mēs nevaram tikai savā mazā kaut kādā čauliņā dzīvot, ja? Tikai mums ir forši, ja? Jo šī Rīgā varbūt vēl, tomēr cilvēki daudz, bet ārpus Rīgas šī problēma, jauno dziedātāju problēma, viņi pastāv, viņi ir. Un tas ir ļoti svarīgi, kā mēs panākam to, radīt šo dziedāšanas prieku arī citiem. Ar dejotiem ir vienkāršāk. Ja principā izmest uz salas vientuļas, ja, tad visgrūtāk būtu, protams, pūtējiem. Jā. Sagatavot programmu. Pēc tam var sagriezt kaut ko un uztaisīt stabuls. Grūti būtu, ja. Dziedātājs izkultos. Arī grūti, bet tomēr, kamēr iemācās dziedāt tā tālāk. Dejotājiem elementāri īstenībā, ņemam skraidi, ja? Protams, es neesmu pret dejotājiem, divas pasargi vēl mājās un to dzirdēs. Jā. Bet tas, kad ir... Labi, ka tu to teici. Nē, dabīgi ir super, kad bērns kaut ko dara. Protams, kā tu teici, ka te bērni, ja viņš šitas aktīvais, viņš gan dejo, gan dzied, ja? Bet mums jāpanāk tas, lai te jaunie nāk dziedāt. Un tā, diemžēl, ir šī problēma globāli vispār Latvijā. Skolas un tā tālāk.
Es uzreiz pieminēšu, es panācu, ka mans dēls sāk dziedāt korī pēc dziesmu svētkiem, kurš ir beidzis muzikas skolu un klarnetu un aizrāvies ar sportu. Un es teicu, nu lūdzu, nāc, jo viņš ir dziedājis zēnu ansamblī 7 gadus kā brīnišķīgs dziedātājs. Un es teicu, man tā, gribas ne jau, ka man, protams, basi vai tenori vienmēr trešā rinda korī ir ļoti vajadzīga, bet atnāca vēl viņa klases biedrs, un es vienkārši esmu tādā starā par to jaunatni, kuru var ievilkt šitādā dziedāšanā. Un tā kā tuvojas skolēnu dziesmu svētki, un mēs droši vien par to arī vēl parunāsim, kas man arī... Tūlīt pat. Jā, tūlīt pat parunāsim, jo par bērniem mēs sākām runāt. Vēl par to jaunatni. Protams, ka vajag priekšā tādu diriģentu, kas ritīgi viņus aizrauj. Un man tāds prieks, ka man ir arī mani skolas audzēkņi jau sākuši dziedāt. Kaut gan man jau nav jauniešu kurs. Man ir tāds, mēs jau dziedātāji nesaucam vidējās paudzes jauktais kurs. Ja, mēs uzreiz uz senioriem. Klau, Uldis pieminēja visā šai vīzijas redzējumā arī vienu aspektu kā ēdināšana, kas sasaistās kopā ar lielāku sfēru, kas vispār ir organizācija kā tāda. Tāpēc nākošais jautājums patreiz ir diezgan aktualizējusies, vai ir runas par to, ka mums vajadzētu apvienot organizatoriski jaunatnes skolēnu dziesmu svētkus ar lielajiem svētkiem, lai organizācija būtu viena un tā pati, kas mācītos no savām kļūdām, lai mums katru reizi nebūtu jauni cilvēki, kas no jauna ir jāapmāca šo procesu veidot. Kā jūs skatāties uz to, ka šo abu svētku organizatoriskais jumts ir viens? Vispār, jā. Mārtiņa, pilnīgi utopija. Labi. Jo skolēnu dziesmu svētki, ja es pareizi saprotu, tā ir izglītības ministrija, bet mēs esam tā kā kultūras ministrija, ja? Un radio un televīzijas apvienošana dažu acīs arī ir utopija, bet daži to bīda. Jūs tiešām domājat, ka šīs abas ministrijas spētu par kaut ko vienoties, bet doma ļoti laba, jo tikai mazliet soli atpakaļ. Varbūt, ka vispirms domājam nevis skolēnu un pieaugušo dziesmu svētku apvienošanu, bet kaut būtu tā, ka pat pieaugušo dziesmu svētkus turpinātu organizēt vismaz tā pati institūcija, ja nevar nodrošināt, ka tie paši uzvārdi. Jo arī mums nav tās pārmantojamības. Vienu svētkus organizē vieni vārdi, uzvārdi vai pat institūcija, un tad nākamos mazliet citi. Un viņiem nesanāk mācīties no savām kļūdām. Viņiem sanāk mācīties tikai no citu kļūdām, un kā mēs saprotam, tas nav produktīvi. No citu kļūdām reti, kad mācās. Šajā ziņā, protams, nekādā gadījumā nedomāju par kaut kādu māksliniecisko un satura organizatorisko menedžments, jo mākslinieckā ziņā pārmaiņām ir jābūt, un man liekas, ka mūsu nozarē viņas vismaz ir labāks vai sliktāks, bet viņas tomēr ir, un mēs mainamies. Jā. Katrā ziņā mēs, kā no savas puses, noteikti esam par to, vai ne, ka šī loģistika, organizācija kļūst vienota. Uldis diezgan labi pārvalda šo sfēru, jo viņš savā reģionā ir diezgan pazīstams arī ar visu skolēnu situāciju. Tev ir kāds viedoklis šai ziņā? Principā mums ir tā, ka, teiksim, konkrēti es ļoti labi zinu par Gulbeni. Tie, kas piedalās lielo cilvēku dziedātāju savākšanā un atvešanā un izmitināšanā, principā tie paši arī piedalās arī jauniešu koriem. Varbūt tāpēc, ka vienkārši to cilvēku resursi ir mazāks, bet tās zināšanas ir. Jo princips jau ir tā, kas ir vajadzīgs no pašvaldības puses, principā, transporta, šīs sadzīviskās lietas, ja, un vai tas ir liels vai maziņš, ja, mazo ir grūtāk, tāpēc, ka vēl nāk papildu cilvēku klāt, ja, un atbildība lielāka. Principā mums diezgan vien tie paši dartu šo lietu. Ja tie ir mūsējie, tad mēs kā viņi jau zina, ja, un, teiksim, arī tie palīgi, vienkārši tie, kas ir gadiem to darījuši, izpildītāji, ja. Ja, teiksim, nomainās, politiskā vadība nomainās, bet apakš jau tie darītāji ir tie, kas dara. Paliek. Kas paliek īstenībā, kas zina drēbi, ja. Skaidrs, tātad šis būtu jautājums, par kuru varētu diskutēt. Noteikti varētu. Varētu diskutēt. Labi, tad mums ir
principā viena vēl diezgan svarīga tēma, un tā ir nauda. Un es gribētu mazliet pievērsties tam, ka mēs parunājam mazliet par māksliniecisko kolektīvu un pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgojumu, un arī par tēmu, kas patreiz drusku Uldis nodod stafeti. Bet, jo ir jautājums par šo te atalgojumu sistēmas sakārtošanu, ko jau bijušais kultūras ministrs Nauris Puntuls aktīvi uzsāka, kas ir pašvaldības līdzdalība finansējumā, kas ir valsts līdzdalība finansējumā. Viena sadaļa ir dziesmu svētku pasūtījums, kur valstī vajadzētu uzņemties lielāku šo sadaļu, un otra lieta ir pašvaldības finansējums, kas tad varbūt finansētu to sadaļu, kas attiecās uz koru, tieši to pasūtījumu sabiedriskā ziņā, tās, kas ir pašvaldības vajadzības, un vispār par to, kāds ir šis atalgojums, jo, manuprāt, tur ir arī ļoti liels problēmas, ļoti liela dažādība, un tas ir jautājums, par kur būtu vērts parunāt no jūsu redzes viedokļa, no personiskās pieredzes vai no tā, ko jūs zinat, kas ir apkārt. Man ir reāli baida, ka tā vīzija par tiem nākamajiem dziesmu svētkiem, ka vienkārši mums nebūs diriģentu, kas vadīs, jo aizvien mazāk kļūst to entuziastu. Mūsu darbs reāli ir kā hobijs. Mēs to darām, mums nākas, kā lai saka, ir labi, ja ir otra puse, kura pelna labi, un tikai tāpēc es varu darīt to, par ko es esmu izmācījusies. Es esmu izmācījusies būt par kordiriģentu, un ir augstākā izglītība, un es jau vairāk kā 12 gadus, man bija visu laiku viena un tā pati alga Ogrē. Ja to var saukt par algu. Jā. Un no manis, protams, gaida, ka būs koncerti, ka es vedīšu koru uz dziesmu svētkiem, ka mums būs ļoti labi rezultāti skatēs, un es savu darbu daru, cik vien es labi to spēju, un es mēģinu dziedātājiem mācīt ne tikai būt par labiem cilvēkiem, bet tiešām arī ievest viņus tajā mūzikas pasaulē un visādi, kas tik mēs īstenībā diriģenti neesam. Mēs esam tādi menedžeri, tādi psihologi viņiem un sociālie darbinieki, mammas un viskaut kas mēs viņiem esam. Un tas jautājums par algu ir ļoti sāpīgs. Ļoti. Mums tagad Gulbenē nomainījās, Gulbens korim mainās diriģente. Es uzrunāju, laikam, 4 cilvēkus. Teiksim, es uz sevi varu teikt. Es esmu vecais mamuts, kurš 85. gadā sāku braukāt uz Gulbena vilcienu, gan ar autobusu, vadīt skolotāju kori. Tagad tā nav vairāk. Un kur ir ļoti liela saistība tieši ar šo naudu. Kad cilvēks par tādu naudu nebrauks. Un šeit ir nākamā problēma, ka šo kadru trūkums, tagad es runāju par to Alūksni balvu, kadru trūkums, jo profesionāli diriģenta, laikam mēs ar Jāni esam, varbūt vēl kāds. Tieši ar diriģentu. Ar Baltiņu Jāni. Jā. Tu vēl kādu pazīsti, Jāni? Nē, es priekš skatītājiem, ja kāds nezinu. Nav kadru trūkums. Skolās ir kadru trūkums, kas savukārt, ja mums ir uz 3 novadiem, principā viena koncertmeisteri. Nav pianistu īsti. Tā ir, kas vispār šī naudas lieta, viņa aiziet šausmīgi dziļi. Tas ir globāla lieta, kas, diemžēl, atsaucās uz bērniem, uz skolu. Tagad ir nākamā problēma, vēl skolu kori, ko tagad Alūksni brīnišķīgi izdomāja. Kad vairs nav skolas koris, bet ir interešu izglītība. Un tiek maksāts. Viņiem jāmaksā par to, lai būtu koris. Jo viss jau sākās īstenībā no bērndārs, pēc tam nāk skola 1, 4, 5, 9 lielais, un tad viņš tiek uz lielo kori. Mums jādomā, tas ir vienīgais, kas mums var apdraudēt šī sistēma, kas ir skolās, kas var
daļēji, gremdēt lielos korus. Un, diemžēl, tas ir saistībā ar naudu arī, protams. Gunti? Es 3 gadus nostrādāju, nepatīk šis vārds, nostrādāju Jelgavā, vienkāršā skolā vadīju parastu zēnu kori, parastā skolā Jelgavā. 2 vai 3 īsts brīdis tas bija, un viņš bija tik īsts tāpēc, ka tā alga man tur bija 45 eiro. Viss tālāk, tur pat vairs nav ko komentēt. Ja? Un, ja ir šāda situācija, tad kāpēc, lai jaunieši ietu mācīties par diriģentiem, tā tālāk. Un vēl, man nav tā, ka man ļoti gribētos tagad sūdzēties par to, ka man ļoti maz maksā, bet es šo finanšu lietu ļoti saistu arī ar diriģenta profesijas prestiža lietu, jo nav noslēpums, ka skolotāji kā profesija savu prestižu jau šķiet, ka ir pazaudējuši. Mēs esam tūlīt nākamie. Un kāpēc tas tā notiek? Paši esam vainīgi. Paši ļaujam, ka mūs pārāk daudz regulē un vada ierēģi, grāmatveži un juristi. Un daudzi citi cilvēki, kuriem bieži vien mēs pat nezinām vārdus un uzvārdus. Mēs esam spiest aizpildīt dažādas atskaites, dažādas tabeles. Un man pēdējā laikā ir sajūta, ka mans koris ir vienkārši viena šūniņa, viens ieraksts Exceļa tabulā, anonīma ailīta Exceļa tabulā, un vēl mēs esam vajadzīgi tad, kad jāiet dziesmu svētku gājienā. Vai šis viss ir arī par iemeslu, piemēram, tradīcijām bagātā jauktā kora Sidrabe darbības izbeigšanai, kuriem ir vairāk kā 140 gadu vēsture? Negluži, tur atkal citas problēmas, jo lauku novados vienkārši cilvēku fiziski vairs nav. Viņu kļūst arvien mazāk, un cilvēki nedzīvo saules mūžu, viņi aiziet aizsaulē, viņi jaunieši iet mācīties, studēt uz Rīgu un dodās darbā uz ārzemēm, un tāpēc mēs kļūstam mazāk. Un es pat abrīnoju, kā ļoti daudzus gadus mums izdevās rast risinājumu, ka mums šis koris bija starp 3 pagastiem. Un tās, protams, ir loģistikas problēmas, un kādu brīdi mēs to spējām vēl darīt, un tad tas Covids, un tad vēl grūtāk. Bet iespējams, ka mēs būtu raduši vēl kādu risinājumu, bet, diemžēl, es tajā cīņā, vismaz man tā šķita, ka paliku viens ar veidzirnavām. Un 6. septembrī izbeidzās koris, kuram 143 gadi šogad ir. Tad prestižs, noteikti sadarbība ar pašvaldību, noteikti pašvaldības ieinteresētība, kultūras, vēsturiskā mantojuma saglabāšanā un tā tālāk un tā joprojām. Jā. Un, ko es arī teicu, jaunā paudze. Jā. Un tas ir tas, pie kā mums ļoti jāpievērš uzmanība. Skaidrs, mēs esam izskatījuši zināmu tēmu loku. Es domāju, ka mums ļoti ilgi vēl būtu te un dažādas tēmas, par ko runāt, bet, diemžēl, mēs visas vienā raidījumā nevaram ietvert. Es gribētu, ka jūs šai raidījuma izskaņā kaut ko novēlat sev, nākamajām paudzēm, dziesmu svētkiem mums visiem kopā. Pirmkārt, mēs novēlam, lai turpinās šī dziesmu svētku tradīcija, lai mēs atrodam sevī spēku un es nezinu, kur vēl, lai mēs turpinātu savu profesiju, darīt to, un lai kāds mūs tomēr sadzird un novērtē arī tā, lai nav, ka man ar, piemēram, augstākās pakāpes diplomu, es varētu aiziet uz veikalu, iepirkties. Ja man kāds, ja pašvaldība spētu kaut kā mūs vairāk pamotivēt, arī tad, ja varbūt netik labi tie sasniegumi, bet tiešām Ogres novadā, mēs Ogres kultūras centrā no 6 kolektīviem 4 bija augstākās pakāpes, un plus vēl ansamblis dabūja vispār lielo balvu. Vai mēs tikām kaut kā par to apmaksāti, tas ir cits jautājums. Jā, lai mēs, es kā skolotāja muzikas skolā, es daru visu, lai es ar savu, jo es vadu arī bērnu kori, lai es kā diriģente ieinteresētu arī jaunos, un es cenšos to darīt, un man par prieku arī, un droši vien tam bērnam arī, bet savā laikā esmu jau 3 bērnus
aizvedus līdz mūzikas vidusskolai. Un tagad joprojām mācās viens puika 2. kursā būt par diriģentu, un mēs par šo algas jautājumu nerunājām. Es viņam tā, ja man puisim jāstāsta, tu zini, ko zini, cik tu tev saņems algu. Es ļoti ceru, ka viņš izsitīsies, un viņa laikā, ka viņš būs slavens diriģents, viņš saņems normāli atmaksātu darbu un algu. Jā, un, lai mēs kaut kā tomēr, es pat nezinu, bet tas pats tuvākais ir, lai notiek normāli skolēnu dziesmu sēki, kuriem īstenībā būtu jābūt jau pēc 2 gadiem, jo pēdējie 2 ar to, kā tur sākās tās ģīpšanas un visi tie svētki drusciņi tika tādā veidā sabojāti un pagājušie, kuri notika attālināti, par kuriem es vispār negribu runāt, kādā formātā viņi viss notika. Tas neko labu bērnam nav atstājis dzīvē, un viņi iedošinātu, ka tu tomēr turpini un mēģini dziedāt pēc tam lielāko arī, jo tie viņam bija vienīgie, kā skolēnam tie dziesmu sēki, kurus mēs par dziesmu sēkiem nosaucām. Jā, lai tagad tiek norganizēti brīnišķīgi skolēnu dziesmu sēki, un tas ritenis sāk atkal griezties tādā pareizā virzienā. Ikdienā strādājot ar jaunošiem, tostarp par topošiem diriģentiem, tur es galīgi nevaru atļauties būt šādi realistisks, skarbs un pesimistisks, jā, un tur mēs iedvesmojamies no pagātnes, jo izlasot par dziesmu sēku vēstures pirmsākumiem, es iesaku visiem, tas mans vēlējums, mazliet palasīt, un tur daudz nevajag laika, un sajūtam katrs sevi mazliet no Jāņa Bētiņa, Indriķa Zīles un Jāņa Čakstes, un saprotam, ka caur dziesmu mēs radām savu nacionālo pašapziņu, savus dziesmu svēkus un tālāk arī iekšējo prasību pēc valstiskuma, un ka pie tā visa, kas šobrīd valstī notiek, un ka vispār tāda Latvijas valsts mums ir, mēs paši jau esam vainojami. Es ceru, ka pozitīvā ziņā. Es daudz reizes teicu, un tā tas arī ir, es esmu pilnīgi pārliecināts, tā, kad cilvēks dzied, viņš ir skaists. Pat tad, kad viņš nezina, slavenais, tas bija dziedot augu tāda dāma, kas nezina, ko viņa dzied, bet tā, ka viņa ieroka filmē, viņi tik skaista ir, ja? Bet īstenībā tie cilvēki tiešām viņi ir aburoši, kad nāk uz tām beigas, tās acis, ja? Bet tagad es nesen izlasīju kaut ko pilnīgi jaunu. Gribi būt laimīgs, dziedi. Fantastiski. Paldies jums par šīs dienas sarunu. Tiekamies nākamajās reizēs. Paldies, ka skatījāties. Atgādinu, ka arī jums ir iespēja pieteikt tēmas, izteikt viedokli, ieteikt sarunu dalībniekus. To varat izdarīt Dziesmu svētku biedrības mājaslapā. Tur atrodama arī informācija par jauno kormūzikas balvu. Esam aktīvi un veidojam dziesmu un deju svētkus kopā. Tiekamies pēc nedēļas.